Labdien! 21. janvāris. Kur sniegs, kur augstums? Pagājušajā gadā aprīlī bija vairāk sniega nekā šogad janvāra vidū. Kas notiek ar bitēm, nolēmu paskatīties. Pirmo reizi pa 50 gadiem. 21. janvārī kamoli iziruši. Bites nemierīgas. Uz visām gandrīz siltums. Ko darīt? Biškopiem jābūt ļoti uzmanīgam. Ja tagad nāk virsū augstums, bites sakļausies ap periem, kurus ir sadējušas, un uz tiem periem arī paliks. Viņas perus nepametīs. Respektīvi barība, kas ir uz malajām kāriem, viņām būs nedabūdama. 3 mēneši līdz ienesumam, bites vienkārši aizies no bada bojā, neskatoties uz to, ka medus ir iekšā. Jā, ligzdās. Ko darīt? Es neredzu neko citu, kā dot nosēdušos medu un likt tieši uz kamola centru. Jo tajā gadījumā, ja būs augstums, viņas vismaz kaut ko varēs apēst. Pretējā gadījumā uz marta vidu būs lielas problēmas biškopiem. Tā ir. Diemžēl arī nedrīkst dot kandiju, tur ir putekšņi, tas tikai sekmēs vēl lielāku peru dēšanu. Grūts gads būs, ja kaut kas nemainīsies. Jā, sniega vispār nav. +2 grādi. Kaut kāds ārprāts. Skatīsimies, kas mums būs tālāk. Mēģināsim kaut kā tās bitītes glābt. Re, kā viņas te viss strādā. Karstums nāk pilnīgi just var. Jā, paskatīsimies, kas būs tālāk. Paldies!